Sveicināti visi lieliskie! Es no sirds pateicos visiem jums, kas jūs esat klāt mūsu citādā plānotāja manam vislabākajam gadam līdz šim izdošanas svētkos. Es esmu Inguna Dadeika, pieaugšanās likuma treneri un kočs, un prātoju, vai man nepārsaukt sevi par prieka treneri. Un es šobrīd dzīvoju Londonā, un no Londonas es arī jūs šeit šovakar sveicinu. Jūs taču būsiet dzirdējuši tādu teicienu, nesmējies, tā vēlāk būs jāraud, vai ne? Vai pēc lieliem priekiem nāk liela raudāšana? Nu, lūk, un man jau kopš pašas bērnības ir licies, ka kaut kas nav kārtībā ar to visu. Kāpēc, lai smiekli pēc sevis nestu kaut ko tik nelābu? Bet, protams, ka es kā kārtīga skolniece iemācījos visu, ko man mācīja, jo loģiski taču bez bēdām nav laimes. Ja nebūs cietas, nezinās, kas ir laime. Nevar taču visu laiku kūksēst, vai nevar taču visu laiku springļot un dziedāt. Un pāri visam mēs rodāmies grūtībās. Vai tikai grūtībās mēs augam. Nu, un tad vēl tāda izteiciena kā jā, tas ir iespējams, bet tas nebūs tik viegli. Un tikko es dzirdu vārdu grūti, protams, ka man zemapziņa uzreiz saka, nu, grūti es negribu, varbūt tad labāk vispār ne. Vai arī mēs izvēlamies dažkārt sevi mocīt un ar gribas spēku piespiest, darīt lietas, kuras mums kāds cits ir paziņojis, ka tas mums nāks par labu. Piemēram, lai būtu vesels, jādzer rūgtas zāles. Nu, mūs turpina. Es visu mūžu esmu dzīvojis ar šīm aizdomām, ka pasaules kārtība patiesībā ir kaut kāda citādāka, jo pretējā gadījumā daudz kam pazūd jēga. Un arī šovakar es aicinu jūs nepiekrist nevienam manam vārdam, ja jūs tā vēlaties, jo jūs esat tas, kurš izvēlās savas domas, savas emocijas un savu dzīvi un savu pasauli savu apkārt. Bet tā nu es meklēju atbildes psiholoģijā, es meklēju atbildes ezotērikā, reliģiju es diezgan ātri atmetu, jo es nekādu nevarēju pieņemt un noticēt, ka Dievs varētu mūs sodīt vai likt nopelnīt laimi vai kaut vai dažas labas lietas, bet ar ciešanām. Un es nemaz nevaru uzskaitīt visas tās lietas un vietas, kurās es meklēju atbildes. Un jautājums, kurus uzdevu sev pati un kādu uzdot, es mudināju savus klientus un klausītājus, kā mainīties viegli un ar prieku. Un vai tas vispār ir iespējams? Jo tas ir vispār zināms, lai kaut kas notiktu citādāk, ir jādara citādāk, vai jābūt citādākam. Un kāpēc man dažkārt zūd motivācija uz kaut ko, ko es pati esmu izvēlējusies darīt vai sasniegt? Kā saka Joe Dispenza, zinātnieks, bioķīmiķis un jau vairāk kā 10 gadus cilvēka prāta un smadzeņu pētnieks, tev jālauž paradumus būt par sevi pašu, kas nozīmē, tev jārada jaunu sevi, lai iestātos citādāka, labāka, laimīgāka, veselāka, pārpilnāka dzīve. Visos aspektos. Kā tad, lai es pārstāju būt tas, kas es biju līdz šim? Ko man no sevi no iekšas uz āru izgriezt vai no sievietes par kaut ko citu kļūt? Izklausās pārāk daudz darba vai izklausās pārāk grūti, vai ne? Saka, dodiet man sūļus tieši kā to darīt. Un pašai sev nezinot, es biju sākus meklēt pēc visa, kā to varētu izdarīt viegli un ar prieku. Un varbūt tieši tāpēc man tik ļoti likās kā savējais viss tas, kad es iepazinos ar Simuronu. Tas nav mans sapņu vīrietis, nē. Varbūt no jums kāds zina, kas ir simuronēšana. Tu kļūsti par savas dzīves burvi caur humoru, absurdu, spēlēšanos, visādiem dīvainiem rituāliņiem, simbolismiem un tādu jautrošanos. Nu, piemēram, ja tu gribi nomest liekos kilogramus, met no tilta vai balkona lejā papīra strēmelītes, kurām uzrakstīts, cik kilograms tu nomet. Vai sēdēšana uz diētas, uzrakst uz lapas skaistiem burtiem, diēta, un kā grib sēst, tā sēd virsū. Strādā nevainojami. Ja nestrādā, raksti jaunu lapu, cita diēta. Vai zejolīšu rīmēšana par to, ka nauda skrien pakaļ tev, un tu nespēj no tās glābties. Tagad es saprotu, ka Simurons ir par kvantu zinātni un ar apziņas manifestēšanu un realitātes novērošanu, tikai nepieminot šos sarežģītos jēdzienus.
Bet ar visu to vēl es nebiju pilnībā pārliecināta, kas tad ir īstā patiesība. Līdz es nonācu pavisam nesen pie vienas graudas jaunās grāmatas Pateicies un kļūsti bagāts. Angliski tas ir Think and Grow Rich, kuras apakšnosaukums ir 31 eksperimenti bezkaunīgā pateicībā un nemulsinātā, vai pat var lasīt nekaunīgā priekā. Aicinot caur to noskaņoties uz dievišķās mīlestības apraides kanālu. Kaut kas tajā visā man ļoti murrāja, un izrādījās, ka tas ir arī mans ceļš uz patiesību, un ja kāds domā vēl tieši tāpat kā es par visu to, par ko man bija aizdomas, ka tas ir tā. Un tā jau kādu laiku es esmu mācījusies tikai vienu lietu – sekot savam priekam un pateikties. Ar pateicības brīnumu es arī esmu pazīstama jau sen, bet tieši tādu izpratni par to visu un pats galvenais rezultātu es vēl neesmu līdz šim bijusi piedzīvojusi. Un es pārstāju darīt tās lietas, ko mēs katrs kaut cik apzināts cilvēks vairāk vai mazāk savos dzīves posmos darām. Vai mums šķiet, ka tās ir ļoti labas lietas, kas jādara. Man arī tā līdz šim, pēc kaut kādam brīdim ļoti šķita. Ārstēt sevi, pētīt sevi un rakties pēc iespējamiem dubļiem manā dvēselē un ķermenī, mainīt sevi, izlabot sevi, tikt galā ar nelāgiem ieradumiem vai kaitīgiem paradumiem, pat uzlabot sevi, cīnīties vai tikt galā ar pašsabotāžu, paškaitniecību, kļūt par gudrāku, labāku, viedāku, mīļāku un tā tālāk cilvēku. Es pat pārstāju meklēt pēc savas dzīves jēgas un misijas. Vai mēģināt kaut kādiem vēl veidiem pārliecināties, vai es pildu savu misiju, vai karmu, vai sauciet kā gribiet šos savus dzīves uzdevumus. Jo es sāku sevi radīt. Un nevis tādu vai šitādu, dievāku vai iecietīgāku vai veiksmīgāku vai bagātāku, bet priecīgu un pateicīgu. Un es atklāju, ka viss pārējais notiek automātiski. Viss tas, ar ko es biju cīnījusies, domājusi, ka man nav gribas spēka, man nav motivācijas, man nav disciplīnas, tam un šitam. Sastājās pa tādām brīnišķīgām vietiņām, sakrita pa īstajām pareizajām vietiņām. Un es izvesaļojos no kaitas, par kuru ārsti man teica, ka tu neko nevari darīt, tā tas man būs. Un es esmu mainījusies. Un, piemēram, lietu atlikšana man vienkārši vairs nepastāv kā tāda. Es esmu plūsmā. Un tas ir ideju, iedvesmas, pārliecības, ka viss izdosies, jo man nekas nav jānopelna. Es to visu esmu pelnījusi jau kopš dzimšanas. Un man ir tikai viena lieta, ko es daru. Es katru dienu un katru mīļu brīdi radu prieka un pateicības frekvenci sevi. Mēs esam enerģija, viss ir enerģija. Un viss atrodas vibrācijās. Katrai lietai, izpausmei, būtībai, emocijai, stāvoklim ir cita vibrācija frekvence. Galdam ir viena, puķai ir cita, mīlestībai ir viena, dusmām un naidam ir cita, veselībai ir viena, slimībai cita, vieglumam viena, grūtumam cita. Un katra paša pasauli, visu to redzamo, sataustāmo, piedzīvojamo, sajūtamo, mēs radām ar savu vibrāciju frekvenci. Ja es vibrēju prieku, es radu, piesaistu un piedzīvoju prieku. Un es saņemu un pat savācu pierādījumus visam, kas manā pasaulē ir prieks. Un to
ka pastāv prieks un kāds tas izskatās. Un es turpinu būt viegli un priecīgi, jo es zinu, ka ir. Bet tā ir mana izvēle, tāpat kā katram no jums. Un jā, tā ir izvēle katru mīļu brīdi, katru tagadnes momentu. Jo mēs jau varam izvēlēties pilnīgi visu un pilnīgi jebko. Būt saīgušam un saņemt īgnumu pretī. Vai redzēt iemeslus, kāpēc būt saīgušam. Vai ka ir grūti, jebkas. Un saņemt grūtas lietas, grūtas situācijas. Un atkal vākt un redzēt iemeslus, kāpēc tas ir grūti, un turpināt ražot šo grūtumu frekvenci. Varbūt kāds grib jautāt, ja jau tas ir tik vienkārši, kāpēc tad mēs visi nedzīvojam jau Lietputrijā? Pasakiet sev pavisam godīgi, cik jūs šobrīd jūtat to tā, ka jūs esat pelnījuši katru dienu no rīta līdz vakaram, visu gadu, visu mūžu būt priecīgi un laimīgi. Kāpēc mēs vairs kā bērni neesam pēc noklusējuma laimīgi, priecīgi un pateicīgi? Tāpēc, ka mums iemācīja citādāk. Mēs esam trenēti, ļoti labi trenēti un bijuši ļoti labi studenti un skolāni. Mēs iemācījāmies citādāk. Un mazliet pie vainas ir arī mūsu gadu tūkstošiem ietrenētā smadzeņu daļa, kur ir atbildīga par pašsaglabāšanās instinktu. Cīnies vai beidz vai sastingst reakciju. Mēs visi esam tādi kā ar 101. pētečīšu sindromu, ka labāk vienmēr ir uzskatīt, ka krūmos ir tīģeris arī tad, kad viņa tur nav, nekā otrādi. Mūsu smadzenes jau autopilotā piespēlē visus mums zināmos iespējamos negatīvos attīstības scenārijus. Pēc noklusējuma mums visiem pārsvarā ir attieksme pret dzīvi tāda. Nekas jau tur beigās labs nebūs. Nevis beigās pilnīgi droši, viss būs lieliski un vēl lieliskāk nekā es spēju iedomāties. Manifestācijas radīšanas formula sapņiem, mērķiem savai pasaulē apkārt ir pavisam vienkārša. Vizualizē, sajūties tā, it kā tas jau būtu noticis, priecājies par to, kā jau par notikušu, izjūti pateicību par to un saņem. Un tiešām izjūti pateicību par pilnīgi jebko. Kad es pēdējo reizi sajūtu, ka tiešām tā burtiskā nozīmē rāpjamies bailes no manu ķermeni uz augšu, no ceļiem uz sirdi. Ko tad es darīju? Es berzēju rokas pateicībā un teicu sev, kā man tas patīk, paldies, paldies, paldies. Šī ir man tā iespēja sev tā pa īstam pierādīt, pārliecināties pa visiem 200-300%, ka visums mani mīl, ka es visu daru pareizi, ja es sekoju savam priekam, iedvesmai, un rezultāts nevar būt nekāds citādāks, kā tikai lielisks, lai kāds tas būtu. Un šajā visā ideja un iedvesmas mutulī arī radās ideja par šādu citādāku plānotāju. Pārstāt rakstīt rindiņā visu, kas izdarāms vai kaut kur nokļūstams, bet iecerēt jau pozitīvu, brīnišķīgu, apbrīnojamu, veiksmīgu, jā, pat brīnumainu rezultātu pilnīgi visam. Pasūtīt brīnumus, ieplānot brīnumus. Mums ir ierobežots. Bet visam ir bezgalīgs risinājumu, iespēju un varbūtību skaits pilnīgi visam, kas vien var notikt. Tāpēc arī, manuprāt, ieplānotie brīnumi ar vien ir brīnumaini, kad piepildās. Tie nekad nekļūst par rupmaizi kūku vietā. Tas vienmēr būs pārsteigumu salūts. Ar vienu piezīmi, ja tu to pamani. Kaučs Konstanta Arnolda ir teikusi tā, mēs neievērojam un palaižam garām brīnumus, jo meklējam pēc lielām sensācijām. Bet ja mēs sākam pievērst uzmanību mazajiem brīnumiem, tad izrādās, ka tie ir pilnīgi katru dienu. Un es te nepārspīlēju, ja mēs viņus meklējam un sagaidām, vai pat var teikt tā, rēķinamies ar viņiem, ka viņi būs. Kā tas notiks? Tas nav mūsu uzdevums. Atbild uz jautājumu, kā, nav mūsu uzdevums.
Tas ir viņa visuma. Mūsējais ir kas? Zināt, ko es vēlos, un izjust prieku un pateicību par to. Plānotājā, šajā te citādā plānotājā, ir 16 lauciņi, kurus es aicinu tev aizpildīt katru rītu ar visu to, ko tu vēlies šajā dienā piedzīvot. Un vienīgais atskaites punkts tam visam ir, es par to priecāšos. Lai cik lielas, mazas, ticamas vai pavisam neticamas šīs vēlēšanās būtu, izjust jau prieku un pateicību par to un atlaist. Atlaižamies viegli savukārt tad, kad mēs to visu uztveram kā spēli. Bet, protams, ka tu vari paturēt vietu uz plānotāju lapām, lai ierakstītu kaut ko pa vecam. Bet mana pieredze rāda, ka diezgan ātri mēs sajūtam, ka ļoti gribās rakstīt jau arī tur, apmēram tā, nevis darba brauciens ar kolēģiem uz Liepāju, bet lielisks, pozitīvu emociju, pilns darba brauciens uz Liepāju, kurš vainagojas ar necerētu labvēlīgiem biznesa un sadarbības risinājumiem. Un vēl šajā te plānotājā katrā dienā ir viena pavisam sākumā varbūt tāda var šis dīvaina vieta, kur ierakstīt viņa darbus. Kas ir viņš? Visums, dievs, kvantu lauks, visu iespēju lauks, viesapziņa, augstākā inteliģence, dabas spēks, visaptverošais mīlestības spēks, jebkas, kam tu tici. Jo jebkurā gadījumā tas viss ir viens un tas pats. Un tā ir vieta, kur trenēties, uzticēties gaismai, šim kopējam spēkam, kura daļa mēs esam arī katrs pats. Gan es, gan tu. Un uzticēties, ka tu tiec mīlēts un par tevi gādā. Tev tikai jādara šim spēkam zināms, kur tu šobrīd netiec uz priekšu, vai kur tu neredzi, kā tu to vari ietekmēt. Uzdod darāmo viņam par sevi, par savējiem, par visu planētu, ja vēlies. Atgādini, ka vēlies mieru visā pasaulē, lai nepiesārņotu dabu, noteikumu nav. Un katru dienu viens domu grauds, citāts, ideja, priekšlikums vai pat izaicinājums par prieku, par pateicību, par mūsu katra paša spēku un spēju radīt savu pasauli. Padomāt, varbūt apstrīdēt, pierādīt, ka tā, vai pierādīt, ka pretēji. Kas šajā plānotājā, kuram patiesībā ir jāmeklē cits precīzāks vārds, vai pat jāizdomā jauns vārds. Tā ir patiesi līdz šim brīvākā telpa būt pašam, radīt pašam, no nulles. Nekā tas ir jebkurā citā grāmatā, kalendārā, visburvīgākajā un visatraktīvākajā plānotājā, kādi šogad Latvijā arī ir tik iepriecinoši daudz un tik fantastiski, kas nav gluži balta lapa. Vispār mūsu plānotājs varētu būt arī 365 vai jebkāda cita skaita baltas lapas. Kembridžas universitātē bija pētījums, kur cilvēkiem, bērniem un pieaugušajiem nolika priekšā divas lapas. Vienu pilnīgi baltu, uz kuras lūdz darboties pilnīgi bez jebkādiem noteikumiem, un otra lapa, uz kuras bija kaut kādā vietā mazs punktiņš. 99% no pieaugušajiem savu zīmējumu, švīkājumu vai jebko, ko viņi uz tās lapas darīja, sāka no šī punkta vai kontekstā ar šo punktu. Bērniem šis procents bija daudz mazāks. Toties ar pilnīgi tukšo lapu 89% pieaugušo bija grūtības vispār kaut ko iesākt. Toties bērniem ar to nebija pilnīgi nekāda problēma. Secinājumi. Mēs apjūkam, ja mēs pieskaramies visu iespēju laukam. Tāpēc, ka mēs esam radināti sekot schēmai, paraugam, vienotam viedoklim, kultūrai, stereotipiem un tā tālāk un tā joprojām.
un uzskatīt, ka mūsu rīcība, domas, emocijas ir atkarīgas no ārējiem apstākļiem. Nu ko, mēs atvainojamies, ka mūsu plānotājs nav tukšas lapas. Un ar šo te sapņu ķērāju un radītāju, brīnumu plānotāju un radītāju, mēs vedinām apjucināt savu apzināto prātu, ļaut sev piekļūt pārējai sava prāta daļai un radīt no tukšuma, no savas patiesības. Kādam tas sākumā var būt grūti, un tas ir normāli. Kāds varbūt jau pie 7. lauciņa teiks, es nezinu, ko es vēlos šodien. Vai tieši tad sajūtīs, ka nu sākās īstās, patiesās sirds un dvēseles vēlēšanās. Viss ir pareizi, viss būs pareizi, katram no jums, kā tas jums būs, katram ir savs šis ceļš. Un ar šo mēs tā kā nevilšus viegli bez piepūles trenējamies radīt prieku no sevis. Bez iemesla. Uz priekšu, pirms visa tā, kas mūsu prieku un pateicības dēļ būs radies mūsu dienā. Un tā dienu no dienas. Nevis tikai tajos brīžos, kad mēs rakstam gada mērķus vai sapņus, vai mēnešu mērķus, vai 5 gadiem, bet tiešām katru dienu, katru rītu. Varbūt mums to vispār vajadzētu nosaukt par darba burtnīcu. Man tas izklausās pārāk smagi, vēl grūtāk. Paliksim pie tā, kā ieplānot brīnumus. Vai jums to vajag? Tādu treniņu, tādu plānotāju? Es nezinu. Bet, ja tu nepamēģināsi, to arī nekad neuzzināsi. Un es vēl šovakar, šajos te svētku reizē, es ļoti neizsakām īstenībā pateicos savām meitām, Ancai un Undai, par viņu esību, par viņu atbalstu un par visu to, ko mēs vēl satriecoši brīnumaini kopā piedzīvosim. Es no visas sirds pateicos arī Evai Voldiņai, virtuālā izglītības un pilnveidošanās projekta Dzīves elpa vadītājai, kura to visu rada no Turcijas, priekš savas dzimtās zemes atpakaļ, un Mairai Gūtmanai, šī paša projekta pasniedzējai, ļoti erudītai, drosmīgai un iedvesmojošai būtnei, kuras abas savā ziņā ir vainīgas pie tā, ka mani tik ļoti aiznes uz saviem spārniem šī ideja, un par visām tām apbrīnojamām un noderīgajām citiem cilvēkiem un mums pašām mīlestības pilnajām lietām, ko viņas katra pati un mēs vēl kopā paveiksim. Es arī ļoti pateicos JMG dizaina darbnīcai par noticēšanu un atbalstīšanu, gan riskējot, gan neko neriskējot, un par visu to, kādas vēl unikālas, iedvesmojošas un vērtīgas lietas šī darbnīca radīs saviem klientiem. Tas ir visiem mums. Un es pateicos Grīnvalda vadītājai, Agitai Berganai Berģei un arī pārējiem Grīnvalda draugiem, kuru dēļ es arī saņēmu vienu no tādām lielākajām maģiskajām pendelēm šī projekta sakarā. Un par to, ko vēl šī tik ļoti pozitīvā un mīlestības un rūpju pilnās misijas par cilvēkiem, dabu, visu dzīvo planētu, piepildītā kompānija padarīs vēl uz priekšu par priekšai pasaulē. Un es pateicos Veronikai Ramānai, savai mammai, par to, ka es esmu, un par to, ka viņas profesionalitātei mēs, viņas bērni, atkal atrodam pielietojumu. Mamma, tu esi brīnums. Un es pateicos arī visiem tiem cilvēkiem, kuri ir bijuši un būs blakus jau manis pieminētajiem par visu to, ko šī augošā prieka, mīlestības un pateicības enerģija radīs.
Lai cik varbūt dažkārt mums tas šķiet patētiski, tad, kad mēs to izrunājam, bet tad, kad mēs to piedzīvojam, tad, kad mēs to radam, tad tas viss rada tālāk tādas pašas mīlestības, prieku un pateicības vibrācijas ģimenē, tālāk tavā ielā, tālāk tavā pilsētā, tālāk zemē, tālāk visai planētai. Un neviens smaids un prieka mirklis nav par sīku. Kā Pema Grauds saka, kļūstiet par visuma mīlestības apraides torņiem. Lai tādu mums ir vairāk, un es pateicos un priecājos par katru no mums. Mājās ejot, neaizmirstiet paņemt līdzi plānotāju. Tiekamies ar jums arī Facebook lapā Citāts plānotājs, kur jūs varēsiet dalīties ar saviem piedzīvojumiem, brīnumiem, jautājumiem, atklāsmēm par to, kā tad būt prieka, pateicības un brīnumu radīšanas frekvencē. Vai tas ir iespējams un kur tas jūs visus aizved? Laimīgi jums jauno gadu, vienkārši satriecoši brīnišķīgu šo gadu, priecīgus un siltus Ziemassvētkus jums un visiem jūsu mīļajiem. Atā!